sākotnēji es vispār gāju džudo. Sāku ar džudo. Tur notrenējos kādus 5 gadus. Tad skolā sākās peldēšanas pulciņi. Tad pievienojos vēl peldēšana. Tā kā es apvienoju džudo un peldēšanu. Un tad vienā brīdī, šķiet, ka tas ir 5. klasē, es kaut kā izdomāju aiziet uz basketbolu. Pamēģināju to, un tad 5. klasi man bija reāli 3 pulciņi, kur es gāju. Bija basketbols, džudo un peldēšana. Bet tad jau 7. klasē nācās kaut ko atsijāt, un laikam tomēr tuvāk sirdī bija basketbols, un tad tas bija tikai basketbols kopš tā laika. Kāpēc tieši basketbols? Es nezinu, būs šutista varbūt par garu, jā, nedaudz, bet šā vai tā man palīdzēja baigi džudo uztrenēt manu fizisko sagatavotību. Un pēc tam, jā, īstenībā varbūt basketbols arī tāpēc palika, jo no džudo es biju paņēmis to spēku. Atnākot uz basketbolu bija daudz spēcīgāks par citiem, un tad es varēju viņus ar spēku izgrūstīt, jā. Jā, tā nav pirmā sezona ar pieaugušiem. Pirmā sezona LBL 2. Pēc tam es esmu 2 sezonas nospēlējis LBL 3. Un ar pieaugušiem vēl laikam 3 sezonas vēl pilsētas čempionātā. Tā kā pieaugušie kā tāds nav nekas jauns, bet LBL 2 jau jā, tas ir 1. gadu un kaut kas jauns kāpums. Ir daudz sarežģītāk. Te ir jūtama tā atšķirība no LBL 3 liela. Es teicu, ka man pat bija jaunāks, man tik labi nepadevās. Es vienkārši gāju spēlēt, un spēlēs man negāja tik labi, kā varbūt tagad. Pēdējā laikā, kad es esmu sācis spēlēt ar pieaugušiem, un kad es aizgāju tieši trenēties uz Rīgu, un man bija treneris Juris Vasiļovs, viņš man iemācīja ļoti daudz vērtīga. Un kopš tā laika es sāku tiešām varbūt arī progresēt. Un, es teiktu, ka manā jauniešu līgās gāja sliktāk nekā tagad. Protams, ka es sāku spēlēt basketbolu. Man bija tas sapnis spēlēt NBA. Pat negribējās ne Eirolīgu, man tieši tas NBA ļoti patikās. Bet es varu par to domājis. Tagad man ir tāds skatījums, kad es mēģināšu trenēties un skatīšos, cik es tālu varu tikt. Tas ir, kamēr es eju universitātē. Tad pabeidzot universitāti, skatīsimies, cik tālu līdz basketbolā. Tad izvērtēšu, ko tālāk. Es teiktu, ka man ļoti patikās Zorika tāds plūstošums. Ļoti plūstoši spēlē, un tās viņa kustības, tas ir kaut kas viens no viņa gribētu. Jā, tas ir viss, kas nāk prātā. Jā, mums 2 gadiem bija līdz 3 basketbola kandidātos Latvijas izlases, bet tur sapratu, kas man pietrūkst, un diemžēl līdz pašai izlasēs tur netiku. Bet tāds ieskats jau bija tajā, kas tas ir, un es to noteikti gribētu pārstāvēt valsts vienību.